Jau 4. gadu jaunā turisma sezona Valmierā un tās apkārtnē ir atklāta ar laivu maršu no Branguļiem uz Valmieru, kas aizvadītajā nedēļas nogalē pulcēja vairākus simtus dalībnieku no visas Latvijas. Ar pagājušā gada laivu maršu tika aizsākta arī jauna tradīcija – ik gadu tam piešķirt kādu tēmu. Un šogad, ņemot vērā pašmāju sportistu panākumus Olimpiskajās spēlēs bobslejā, izcīnot sudraba medaļu, tā bija laivu bobslejs. Mēs tā kā bišķi sagatavojāmies, mēģinājām atdarināt bišķi savā interpretācijā. Bobslejiem arī sakojāt līdzi Olimpiskajās spēlēs? Jā. Tad visas tās iemaņas jau zināt, ja, kas un kā Mēs tā piestrādājām pie viņām brīvajā laikā. Un, protams, kur bobslejs, tur arī paši bobslejisti. Tiešām bija liels pārsteigums, ka tik tālu tā sajūsma, teiksim, tā ir, kad pat par godu mūsu panākumiem izveido šādu pasākumu. Prieks piedalīties. Pats arī laivā sēdīsies? Jā, ir rezervēta laiva un nezinu, kā ies, bet sen nekas tāds nav darīts, bet, kāpēc ne? Kā jau bobslejā vēl pirms došanās trasē, protams, neiztikt bez iesildīšanās vingrinājumiem. Kad tie izpildīti, dalībnieki varēja doties izbaudīt abulu un gaujas varanās virāžas. Sarežģītākās no tām – pretvēja taisne, Branguļu divstūris, Jamaikas āķis, daliņu boksi, Baiļu apendicīts, Pūšļu dusma un Zentas krāces. Laivu bobsleja finišs, laivu piestātne Valmieras vecpilsētā. Brauciens bija lielisks. Viss augstākais un viss tāds fiziski aktīvākais no visiem gadiem. Bet šogad jau tas līmenis upē ir tāds, krities. Tāpēc arī bija tā fiziskās aktivitātes. Vajadzēja piestumties kaut kā. Kungiem, jā. Es skatos, ka jūs dāmas esat izveduši pa sauso. Esam izveduši pa sauso, arī esam priecīgi, ka daudziem varējām palīdzēt, jo uz abulu ir daudz vietas, kur jāvelk laivas cauri, un tad prieks, ka dāmas vismaz savs. Kāds bija brauciens? Emocionāls un noteikti ļoti lielisks. Piedzīvojumiem bagāts un traks, bet bija forši. Jā. Jūs tā laikam trāpījuši sūdeni arī, ja nedaudz vai? Jā, mēs tikām veiksmīgi pāri krācītēm, bet tad mēs uzkrājām akmeni virsū, uzsēdāmies un mēģinājām tikt lejā un beigās iegāzāmies veiksmīgi. Bet tā, ļoti tā, ar eleganti iegāzāmies. Kopumā pasākuma dalībniekiem bija jāmēro 14 km gara distance. Pēc tam, kad visi dalībnieki bija finišējuši, pasākums turpinājās ar ekskursiju līdz Valmieru muižas parkam. Tur visus laivotājus sagaidīja garda pudra, protams, Valmieru muižas un Branguļu alus, kā arī lustīga kultūras programma. Ideja par laivu maršu pieder aktīvā turisma centram Eži, kas pirms 4 gadiem aizsākās ar slēpojumu arī pa abolu un gauju, kā arī meža takām no Branguļiem līdz Valmierai. Tā ideja jau sākās ar to, kad veicināt to mūsu apkārtnes turismu piedāvājumu, kaut kādā veidā sasaistot tos interesantos objektus, kas mums ir. Un īstenībā Latvijā ir vienīgā vieta tāda, kur divas salas darītavas ir tik tuvu viena otrai, tik labs salas. Pa vidu ir skaists mežs, ir upe, viss tā kā, viss ir, vajag tikai, kā teikt, viņu reklamēt un piedāvāt tālāk. Un te ir baigi svarīgi, lai visi sadarbojās savā starpā, gan tās novada pašvaldības, gan pilsēta, gan uzņēmēji, un tad jau viss notiek. Kāds tad bija brauciens? Ļoti labs, atsvirdzinošs. Dabījāt arī pamērcēties? Jā, pirmajos 20 metros. Avantūra, piedzīvojumi. Un prasās arī nākamgad kaut ko Protams. Bija labi. Nav tā, ka nobijāties? Nē, tikai izmirkām. Forši, ideāls laiks, ļoti ideāls. Salīdzinot, mēs vēl aizvakar braucām vienā citā laiva braucienā. Tur bija lietus, vējš un te ideāls saule un tagad atpūtas brauciens. Paldies atbalstītājiem, Valmieras alus, uz iestiprinājumiem, dopings, Kocēnu pagasts piedāvāja ķimeņu un kādas tur kaņepi maizītes, tā kā dopings ir droši. Jāpiebilst, ka vienlaikus ar laivu maršu jaunā turisma sezona tika atklāta arī atsākot kursēt gaujas tramvajām. Tāpat kā iepriekšējās 2 sezonas, arī šajā gaujas tramvajs atties no laivu piestātnes, un tā maršruts būs no Kazu krācēm līdz pat Dzels tiltam.